Mēs esam tikko pirms 5 minūtēm ieradušies no Daugavpils, un jau šodien, jau no rīta bija ieradušās pirmās smagās mašīnas ar pirmajām tribīnēm no Vācijas. Spied pilnu gāzi, man pēdējā likumā beidzās riepas, pietrūka vienkārši tie pāris milimetru protektors un viss. Es esmu redzējusi vismaz 4-5 komandas, kam ir jau pavāri līdzi. Mēs tā kā smējāmies komandas starpā, jā, tā, kad ir trases, kur nav sienas, tad priekšējā bumper šīs tērājot, viņam tur pārbrauc pāri, ietriecies kādā vai vēl kaut kas ar viņu notiek, bet tā, kad ir sienas, tad ir aizmugurējā bumper. Nedēļu atpakaļ 6 wildcard, tad Rīgā mums ir 7. Tātad 3, 5 plus 7, aptuveni 42 sportisti. Jā, konkursa jautājums. Cik liela ekrāna būs? Cik liela ekrāna būs? 67. 67. Ir jau arī pasaules braucēji. Jā. Bet seriāls ir Eiropas. Seriāls Eiropas, jā. Es teiktu, viens no labākajiem Eiropas Pasaules līmeņa seriāls Eiropā. Pasaules līmeņa seriāls, jā. Eiropā. Pasaules līmeņa seriāls Eiropā. Esam novienojuši. Jā, tas tā labāks. Esam šeit biķerniekos, tādā neierastā vidē mums. Mēs parasti filmējam studijā, bet šodien mēs esam trasē. Biķernieku trasē. Esam kopā ar Latviju Drift pārstāvjiem un Nikolasu Bērtonu, kas šogad piedalās pilnu sezonu Driftmasteros. Tev pirmā pilnā sezona pareizi, ja? Mēs kaut kad esam mēģinājuši, bet nekad nav sanāca tik tālāk par vienu posmu. Tā kā, jā, šī ir tāda pilnā, un mēs esam tikuši jau līdz 4 posmiem. Šis pasākums ir 2 nedēļas pēc Daugavpils, pēc tāda Latvijas vērienīgākā, es teiktu, posma, vismaz sociālos viennozīmīgi un notikumos. Un tāds milzīgs pasākums kā Driftmasteri, kas ir nākošais. Cik jums ir laiks, neteiksim, atpūsties, ievilkt elpu, vai jūs pat taisno uzreiz darbos? Burtiski mēs esam tikko pirms 5 minūtēm ieradušies no Daugavpils, un jau šodien, jau no rīta bija ieradušās pirmās smagās mašīnas ar pirmajām tribīnēm no Vācijas, un pa lielam viss notiek paralēli. Mums ievilkt elpu īsti nesanāks, tāpēc, ka rīt jau no rīta 8 jau jābūt ir trasē, un jāsāk jau celt lielās tribīnas augšā. Kāpēc no Vācijas tribīnas? Mēs esam meklējuši ļoti daudz tādus partnerus, kas mums var palīdzēt, bet pa lielam tuvākajā tūmā pirms pāris gadiem īsti nebija neviens, kas var uzcelt 6-7 tūkstošu vietu. Un, protams, tagad ir pamainījies, kaut kas ir arī tuvāk, bet par cik mums ir izdevusies veiksmīga sadarbība ar šo vācu poli, tāpēc mēs arī turpinam ar viņu. Iestaigāt taciņu. Iemīt. Bet neesam arī vienīgie, kas īstenībā Latvijā strādā ar šo kompāniju. Tā kā es domāju, ka tā ir arī kvalitāte, izpildījuma laiks, daudzums. Jā, mēs arī esam bišķi korporējamies ar citām disciplīnām, un līdz ar to tas ir izdevīgi gan mums, gan citiem. Un, Tā kā mēs šobrīd redzam fonā, lielajā kamerā, ka vēl nekas īsti nav gatavs sacensībām. 2 nedēļu laikā tad tiks uzbūvētas milzīgas tribīnes ar FD style nobeigumu trasē. Cik cilvēku šogad ir plānoti? Gan dalībnieku ziņā, gan no skatītāju puses? Teiksim tā, šī tribīne, kas ir jaunums mums šogad, tribīna X, Būdam Daugavpilī pirms pāris dienām Elīna mums paziņoja visiem, kad esam izpārdevuši šito tribīni, un plānojās apmēram līdz 1000 cilvēkiem vairāk, kā bija 25. gadā. Vidēji tas varētu būt, es domāju, ka pa tām visām sacensību dienām, ieskaitot īstenībā arī personālu, kas mums ir komanda, kas ierodās arī no promotera puses, kas nav mazi skaiti, īstenībā tie ir ap 200 cilvēkiem, tad es domāju, ka savi 10 000 iziet cauri. Ja mēs runājam tieši par dalībniekiem, tad par dalībniekiem ir tā, ka sezonā, Nikolas, cik jūs esat 35, jā? Parasti, man liekas, kaut 35. Ir 35 vidēji, kas ir statiskie dalībnieki visas sezonas, un tad Driftmasters ir ļoti, ļoti samazinājis wildcardu skaitu, tāpēc, kad vienmēr tās bija 10, citreiz pat 12. Tad tagad īstenībā Rīga ir viena no, man liekas, Somijā bija nedēļu atpakaļ 6 wildcardi, tad Rīgā mums ir 7. Tātad 3, 5 plus 7, aptuveni 42 sportisti.
6-7. Ja. Ja otro reizi izskanēs 6-7. Viss notiek kā Trīs nedēļas, 6-7. Par 12,000. wildcardiem drusciņu. Kas nosaka viņu skaitu? Tas to pats Driftmasters. Bet viņš tā kā vieta, teiksim, jums Driftmasters pasaka, jūs drīkstat izvēlēties 6-7 braucējus. Neņirds. Nu, nē, par wildcardiem ir palielam tā, ka wildcardi vispār Driftmasteram ir atvērts pieteikums. Tad, kad tu piesakies sezonai, tu vari arī izrādīt savu interesi, ja tu gribi braukt tajā posmā uz wildcardiem. Šogad uz Rīgu, kas bija izrādījuši interesi, bija 42 sportisti. Tie bija, kas bija izrādījuši interesi Driftmasteram. Man atsevišķi manā sarakstā, kur man pārsvarā pieskās Baltija, man bija daži ukraiņi, man liekas, bija 13 cilvēki. Nu, un tad, protams, mēs no tā kaut ko liekam kopā un mēģinām atrast kaut kādu kopsaucēju, tāpēc, ka, protams, mūsu prioritāte ir Baltijas sportisti, bet ir atkal Driftmasteram svarīgi sportisti, un tad kopā mēs izveidojām 7. Es teikšu tā, mums šogad tad bija 4 vietas un 3 nāca no Driftmasters puses. Nikolas, tu esi bijis tajā wildcard pusē. Kādas ir sajūtas, ka tu uzzini, ka tiesa Driftmasterā iekšā? Saprotu to, ka tu neesi iepriekš bijis tur. Tas ir tāds tā kā kādam sapņu piepildījums noteikti, kādam tā ir iespēja pierādīt sevi tā kā vēl augstākā līmenī, un noteikti visiem ir tā kā milzīgs prieks. Un man arī ir vienmēr bijis tas gandrījums tikt starp tiem labākajiem braucējiem un mēģināt cīnīties. Un visvairāk reizes esmu bijis biķerniekos, bet arī pāris reizes sanāca citās sacensībās piedalīties. Un, teiksim tā, biķerniekos daudz vieglāk nekā aizbraukt kaut kur citās trasēs, braukt, pieņemsim, pilnīgi jaunās trasēs, jo, tagad, kad es braucu tajā Driftmasterā, es saprotu, cik ļoti tie džeki sezonas garumā ieskrienās, kad vienkārši no malas iesaisties viņiem blakus uzreiz braukt, tā kā ļoti sarežģīti, tā kā būs diezgan sīvas cīņas tajās Driftmasters wildcardos. Un kā arī bija tā pati pirmā reize, kad tu saprati, ka Driftmasters ir pilnībā cits zvērs? Es teiktu, ka šogad, tagad es braucu pilnu sezonu, tu reāli saproti, kādas tās trases, cik viņi stabili brauc un cik viņi ir spējīgi. Tā kā palielam katrs uz starta, kas nostājas, ir spējīgs uzvarēt sacensības. Un, tagad es tikai to apzinos, jo likās, tu skaties tos Driftmasters, tu kā stabili brauc 5 vislabākie braucēji un pārējie tā kā, šādi tad viņam padodās kaut kas. Bet realitātē tur visi mauc uz pilnu banku un jebkurš var uzvarēt, kā arī tagad to redzēt, sekojot līdzi, kad uz piedestāla katru reizi cits cilvēks stāv. Rīga būs 5. sacensības šogad kalendārā. Kā tev pašam liekas, kā pārējie Driftmaster dalībnieki uz tevi skatās? Teiksim, ok, tu pieteicies pirmajā gonkā, skaidrs, plus mīnus tevi pazīst, ka tu tur Rīgā esi braucis. Vai bija tā, kā attieksme mainījās? Vai, teiksim, tā viņi uzreiz ar tevi rēķinājās kā spēcīgu konkurentu vai... Un kā tas ir mainījies pa tiem 4 posmiem, kas ir nobraukti? Es teiktu, ka viņi noteikti zina, uz ko es esmu spējīgs, jo biķerniekos mēs esam sastādījuši konkurenci viņiem, bet šogad tīpaši viņi tā kā sāk uztraukties un visu laiku runā un baumo, ka mēs esam ātrākie trasē. Tā kā, mēs ar HGK komandu ļoti izceļamies ar to, ka mums ir spilgta un ātra, jaudīga mašīna, ar kuru visi grib cīnīties un visi brauc uz pilnu banku. Un arī tagad tikko posmā, ko es braucu, es ļoti slikti nokvalificējos un bija jābrauc ar pirmās vietas ieguvēju kvalifikācijā un tur palielam jau top 32 ir jābrauc fināls. Tā kā vienkārši visi ir gatavi bliest ar mani un, patiesībā visi ar viens otru ir gatavi maukt tā, ka nav rītdienas, tāpēc Driftmasters ir tās vērienīgākās sacensības. Skatoties komentārus pie tava brauciena, kur Vinceks kļūdījās un tu pārņēmi, un tad apakšā bija nākošais komentārs, un viņam bija tikai jānobrauc Safe run. Līdz galam, jā. Pastāst mums, kas notikās Somijā tajā brīdī, kad tev bija jānobrauc tā saucamais safe runs. To, ko mēs visi gaidījām īstenībā. Mēs zinām, ka mums nepatīk, ka brauc safe runs, bet, protams, ka tā izšķirās, tad citreiz saka, labāk varētu nobraukt to safe run. Tāds jau bija tas mērķis. Es pirmo braucienu braucu sekojošajā pozīcijā, un es redzēju, kad Piotrs nokļūdījās, tā kā aizķēra sienu un izbrauc no trases ārā, kurus arī viņu apzinu. Un es biju noskaņojies braukt to noslēdzošo braucienu ļoti droši pārliecinoši. Es pat pārlieku daudz gāzi nespiedu, bet visā tajā pasākumā, kad reāli cīnies par tām vietām, brauc ātri un
spied pilnu gāzi. Man pēdējā likumā beidzās riepas, pietrūka vienkārši tie pāris milimetru protektors un viss, un tu dari, ko tu gribi, spied bremzes, sajūgu, mēģini atkal uz gāzes iet virsū, mašīna nestājās, un es arī ietriecos sienā, un mēs abi divi nobraucām pa nulēm savus vadošos braucienus, līdz ar to piešķir one more time, un, es vēlreiz mēģināju viņu noķert un izdarīt visu maksimumu, bet bišķiņ pārcentos, un beigās bija kontakts tajā pašā vietā, kur es iepriekš iebraucu sienā, un es nolocīju visu aizmugurējo piekari, arī puses nocirt, un tad loģiski tālāk vairs nevar pabraukt. Sanāk, ka šitajā brīdī būtu noteikti nospēlējuši par labu kārts, ja tev būtu augstāka kvalifikācija, un tu būtu varējis izvēlēties, vai ne, to braukšanas pozīciju. Jā. Vai šī bija tā trasa, kur bija priekšroka, kad tu esi čeisā, nevis līdā? Pietiekami gari viņi bija, vai ne? Viņi bija pietiekami gari, bet treniņos mums bija tā kā bez problēmām 2 braucienus var izbraukt vienu vadošo, vienu sekojošo un riepas pietiek. Un tagad vienkārši notika mistika. Varbūt tas, kad es viņu apdzinu, kad es burtiski nobeidzu trasi tā kā vadošais braucējs, tur es arī tās riepas vairāk nokurināju un tas arī pielika punktu tam braucienam. Kā ir biķernieki? Izdevīgāk čeisas vai līdz? Man personīgi vislabāk padodas braukt sekojošos braucienus. Kvalifikācija pēdējā laikā nav mana stiprākā puse. 32. vieta. Jā, 32. vieta Somijā noteikti arī to pierāda, bet es ļoti cenšos. Vienkārši mašīna arī ir diezgan jūtīga pie trases apstākļu maiņām. Treniņi mums noteikti no rīta puses, ka trasa nav uzkarsusi, un kvalifikācija pēcpusdienā, kad saule jau ir kārtīgi viņu sasildījusi. Un it kā mēs rēķinamies ar to, kad ir saķere, bet tāpatās katru reizi mašīna savādāk reaģē. Es arī, varbūt arī tā pauze ir pārāk liela, ka tu vienkārši nevari iesēsties mašīnā un uzreiz nobraukt uz 100 punktiem, tāpēc ļoti daudz mazi sīki apstākļi, kas rezultē ļoti uz rezultātu. Kad tu pirmoreiz iesēdies Eurofighterim pie stūres, kāds bija līdz tam tās sajūtas, ko drifta mašīna spēja izdarīt, un šī brīža mašīna, ko spēja izdarīt? Tās iepriekšējās sajūtas braucot ar E36, kuram ir labi, ja 600 zirgspēka, bija tādas, ka tu zini, ka no mašīnas var izspiest maksimumu, un tas ir viss, ko viņa spēja, un tu nevari nepielikt, neatņemt neko, tu vienkārši brauc to, kas tev ir. Un tad es pārsēdos uz Eurofighter, kur, pieņemsim, tev ir nitras, ja tur 3 degvielas kartes ir, un tu vari pieregulēt jaudu sākot no 50 līdz 250 zirgspēkiem. Un tad saproti, ka pa virsu tiem 900, kas tur ir, var uzlikt vēl 250, vēl pie tam savirzes regulēt tā, ka tā mašīna gurst vienkārši trasē un nevar pabraukt. Un tad es arī sāku saprast, ko tā mašīna ir spējīga, un palielam pavisam cits zvērs, ar ko jācīnās trasē, un tas ir tas, kas arī tagad notiek. Mēs mēģinam atrast tādu kopēju setupu tai mašīnai, lai varētu reāli arī vieglāk pabraukt, jo pirmajos posmos mašīnai bija liela saķere un bija ļoti sarežģīti braukt. Bet es teiktu, tagad Somijā mēs atradām tādu, kurš ir patīkams, un es ļoti gribētu izmēģināt viņu biķerniekos to tieši stadiju šai mašīnai, jo man liekas, ka ar viņu tagad ir visvieglāk braukt, un tie pašā laikā viņi ļoti ātri un dinamiski. Kas tev pašam labāk patīk? Braukt vakaros vai pa dienu? Vakarpusēs, nav tā saule, un trasa paliek vienmērīgi stabili visu laiku. Tev ir viena saķere un tu brauc. Bet, kad ir pa dienu, tev tur mainās saule, no kuras puses apsvīt biķerniekos. Pieņemsim, mums ir mežs, kur tā kā rodās ēnas pirmajā līkumā, kur arī ietekmē saķeri, kad tu brauc, pieņemsim, treniņos, un tu nevari izbraukt pirmo līkumu, un tagad kvalifikācija tur saule ir tā sakarsējas, ka vienkārši slīd trasa. Tā kā, es teiktu, man patīk, ka trasa ir vienkārši stabilā saķerē, viss ir vienmērīgi un var pārliecinoši braukt. Bet, protams, drifts ir tāda lieta, tāds sports, kur tev ir jācīnās visādiem apstākļiem un ļoti daudz lietām ir jāskrīt, lai būtu labs rezultāts. Tāpēc mēs tā kā arī pārsvarā izvēlamies driftā braukt, jo tas nav tikai atkarīgs no tā, cik tev tur ir naudas, cik tev laba komanda aizmugurē, bet arī no daudz cīkām lietiņām. No organizēšanas viedokļa. Tā kā šis ir ļoti vērnīgs pasākums ar ātrākajām mašīnām, es pieļauju, tā teikt, Eiropā seriāls, pareizi. Ir jau arī pasaules braucēji. Jā. Bet seriāls ir Eiropas. Seriāls Eiropas, jā. Es teiktu, ka viens no labākajiem Eiropas pasaules līmeņa seriāls Eiropā. Pasaules līmeņa seriāls, jā. Eiropā. Pasaules līmeņa seriāls Eiropā. Esam novienojušies. Jā, tas tā labāk sen. Vai ir kādi papildus drošības elementi vai lietas, ko jūs ieviešat šajā pasākumā? Es nedomāju, ka ir tāda papildus, tāpēc, ka pēc mūsu uzskata visi pasākumi ir pilnīgi vienādi, kur tev ir jāprioritizē drošība vispār kā pati pirmā. Bet, protams, kad ir kaut kāds nianses tīri dēļ tā, cik tev ierodās daudz skatītāju, tev ir ļoti daudz
apsardze, tev ir dažādas citas lietas. Tev ir tādas lietas, kur tev ir pa lielam vēl vairāk jādomā ne tikai par trasi, bet tev ir jādomā arī par ārpus trases, aktivitātēm, notikumiem un jāsako līdzi. 3 būtiskākās starpības starp Latvijas čempionātu pro un driftmasteriem. Numur 1, es teiktu, paaugstināts bīstamības pasākums tas ir. Ja virs 500,000 cilvēku ir, tad organizatoram ir jāsaskaņo paaugstināts bīstamības pasākums, kas nav tas vieglākais darbs. Tad, kas varētu būt otrais? Otrais, protams, kad tās ir darba stundas iepriekš. Kā jau jūs zināt, mēs praktiski 2 nedēļas iepriekš jau visu sākam organizēt. Tas ir noteikti viens. Tad, nākošais ir, protams, mūsu komanda, kas arī, viņi ir burtiski 3 reizes lielāki nekā parasti Latvijas čempionātam, Baltijas čempionātam. 3 reizes lielāk tas, jā. Tāpēc tās darba stundas arī ir. Tas ir no 8 rītā līdz 8 vakarā noteikti kaut kādu, 8, 9 dienas līdz 10 dienām mēs gatavojamies šādam pasākumam. Tas ir uz vietas. Nerunājot par to, kad paša gatavošanās pa lielam ir ļoti daudz lietas, ko mēs jau rezervējam, nobukojam brīdī īstenībā tajā nedēļā, kad mums beidzas iepriekšējais posms iepriekšējā gadā. Gadu iepriekš, jā. Tanī brīdī, kā jums pasaka Driftmasters, ka mēs nākamgad pie jums kad mēs vienojamies par nākošā gada datumiem, tad arī burtiski ir kaut kādas atsevišķas lietas, kas ir jau jāsāk jau gadu iepriekš jau bukot, teiksim tā, jā. Tās pašas mūsu vācu tribīnes. Jo tās tribīnes jau arī, viņas noteikti ir, es zinu, ka viņas Eiropā ir ļoti daudz pieprasīts volejbola turnīriem un citiem komandas sporta veidiem, tāpēc tiem cilvēkiem arī gadu uz priekšu ir jāliek tas kalendārs, lai tas viss būtu operatīvi. Tāpēc viņas tagad ir mums atnākuši no Vācijas, burtiski paiet 5 dienas un kaut kādiem 70% no tribīnēm jābrauc atpakaļ uz, ja es nemaldos, Holandiju. Bet man liekas, ka vislielākais izaicinājums, ar ko mēs paši saskaramies, jo es pateikšu tā, mēs ar viņu praktiski nerunājam. Nedēļu, man liekas, nē. Tas ir vienkārši visgrūtākais, kas ir, manuprāt, ir tas, ka ņemot vērā, kad mums ir jāpaudzē tik ļoti tas personāls, bet mēs esam 2. Un jebkurš personāls, viņi tāpat visi grib tās atbildes no mums. Un sanāk tā, ka tu tiešām esi tā, tev ir rācija, tev ir telefons, jo tā atgriezeniskā saite jau nāk pie tevis atpakaļ. Tātad, ja viņam ir 10 cilvēku komanda, pieņemsim, kaut vai trasē, kas strādā uz Latvijas čempionātu, jā, tad tev vēl ir promotori komanda vispārējo. Tu esi šausmīgi apaudzēts, bet mēs nemainamies. Un tas ir tas visgrūtākais. Mums ir 70 brīvprātīgie. Tas ir viens brīvprātīgie, ja? Kādam viņi visi jākoordinē? Kādam viņi ir jākoordinē? Apsardze mums ir, es nezinu, cik, arī 60 cilvēki. Pie 60 cilvēkiem. Pie 60 cilvēkiem, jā. Tajā brīdī tev ir Driftmasters promotoru komandā, kur ir 57 cilvēki. Red Bull komandā 62 cilvēki. Nerunājot, mēdī 120. Mēdī tikai. Wow. Mēdī akreditācija bija pieteikuši 280 cilvēki. Mums nācās izvēlēties 120. Un saprotu, un tajā brīdī tu to visu saliec kopā. Tas ir. Un vienmēr kādam kaut ko no tevīm vajadzēs. Pie kā griezīsies? Vai pie manīm, vai pie Līnas? Un neaizmirstīsim tos cimperlīgos dalībniekus. Jo Latvijas drifta čempionātā nav tik cimperlīgi dalībnieki. Mums ir bijis par šiem gadiem, man liekas, cimperlīgākais, kurš pieprasīja savu privāto tualeti, lai mēs viņam noliekam. Nopietni. Ļoti liels izaicinājums ir elektrības, tāpēc, ka noteikti Nikolas var pateikt, jo viņš ir vairāk bijis uz vietas Driftmasters sacensībās. Tas, kā šogad ir izaudzis Driftmasters no komandu puses ar lielajām fūrēm, ar padoku setupu, tā nav bijis. Jā, ļoti, ļoti daudz fūras. Tā kā pat Baltijas braucēji ir sākuši iegādāties fūras, lai būtu vieglāk transportēt mašīnas un visu to, ko vajag. Tas ir tā kā ceļojošs cirks jau. Jā. Tiešām. Bet pie tiem budžetiem vai tiešām nevar ģeneratoru līdz paņemt tādu zolīdu? Tas bija mums šogad jau tāds jautājums.
tā situācija tāda, ka daudziem ir tie ģeneratori, pieņemsim, bet viņi nespēja iedot to jaudu, ko viņiem, pieņemsim, ja viņiem vajag kaut ko sagatavot, viņiem vajag kaut ko sametināt, viņiem vajag, nezinu, tur iet dušā, ja viņi to visu vienlaicīgi dara, tas mazais ģenerators tur 6-7 kW, viņš nespēja pavilkt. Tāpēc mums ir rekords, Čāls paprasīja 32 kW. Ja mēs tā skatāmies, tad vidēji apmēram vienam braucējam tiek piešķirt no 1 līdz 1,5 kW. Piemēram, stacionārā elektrība, kas tiek sadalīta. Ja? Tad Čāls paprasa 32. Tās prasības, saprot, pieaug. Mums ir arī dušas biķerniekos, mēs izmantojam visas, bet viņiem ir dušas. Tad viņiem ir tās, drifts ir pārgājis uz to, es esmu redzējusi vismaz 4-5 komandas, kam ir jau pavāri līdzi. Tas ir, jā, es saprotu, ka tā ir daudzos autosporta veidos, bet tas ir tas, kas ļoti strauji mainās, un tev tam visam ir jāpielāgojas. Attiecīgi, ja tev ir kaut kāda komanda līdzi un savs pavārs, tad noteikti tas laukums paplašinās. Tas ir vismaz kaut kāda, tev tur 15x10 metri, tas tāds minimums, kas ir lielajiem autobusam vai lielajai fūrē vajadzīgs, jo tur nāk klāt vēl arī tehniskā mašīna kaut kāda, ar ko tu cilvēku vai, ja viņi nedzīvo uz vietas, tad brauc uz viesnīcām kaut kā tam līdzīgi, jo tās komandas jau arī apaug ar tiem cilvēkiem. Katram vismaz nāk klāt, es teiktu, no 10 līdz 20 cilvēkiem es esmu redzējis, kad pilnīgi tur spieto vesels autobus atbrauc līdzi vēl pēc tam. Pēc Nikolas stāsta par romānu, ka iedeva pagaršot lietas. Tad es pilnībā saprotu pavārus un tāpat uz vietas arī. Nē, labi, bet no otras puses, bet ja tev ir budžets un tu vari to atļauties. Kāpēc tev nepaņemt līdzi cilvēku, kas gatavo ēst tā, kā tu gribi? Ja tev ir nauda. Es pat teiktu, ka tas vienā brīdī pat ir izdevīgāk. Tu ar 20 cilvēkiem aizbraukt uz restorānu vai 20 cilvēkiem gaļas gabaliņus uzcept kaut kādas milzīgas starpība varētu būt naudas izteiksmē. Bet tas, ka pieprasa tāda elektrība, tas tā Jā, elektrības, jā, es saku, un tas cimperlīgums, un mums ļoti liels izaicinājums ir biķerniekos vispār katru gadu salikt dalībnieku parku, jo tas ir atsevišķs stāsts. Mēs tiešām staigājam ar Jāni un mēram un pētam, tā kā, tas mums vēl ir priekšā, bet jā, tas ir tāds arī izaicinājums. Nav kā 8-9 gadus atpakaļ, ka bija mazās teltītes katram. Nav kritiski arī fonā jūs redzēt šo kartodromu, ja, un mēs, protams, esam izvērsušies vairāk uz šosejas boks pusi. Un, protams, ka tās vietas ir. Mēs varam salikt tos lielos autobusus, bet tas tāpatās liels izaicinājums. Tev katram jāmēra tie metri, tās komandas ir vairāk kā 40. Un, arī viens nevar stāvēt tur, viens nevar stāvēt tur. Viens nevar blakus tam, otrs nevar. Vienam atbalstītais Red Bull, otram Kults un nedrīkst blakām stāvēt. Tur ir arī iekšējās attiecības. Iekšējā politika, jā. Ir. Vai es atkal draudzējos ar to, vai mēs dalām mehānismu, bet palīdzam viens otram, bet ir 2 gadījumi nesaukšu, bet ir, kur noteikti nevar likt blakus. Niklas, tev ir bijis tā, ka tu atbalst dišmasteriem, tev pasaka, tev jāmācās no citu vietu, jo tu nedrīkst stāvēt tur. Nē, nav tā bijis. Viņi jau kompakti aizbrauc. Mēs arī. Viņi ir ērtie pagaidām. Pats es pavārs sev. Jā. Izskriesim cauri dienas kārtībai. Cik dienas ir pasākums? Sportists sāk ierasties jau trešdien vakarā. Padoks tiek atvērts no 4 ierašanās. Katrs ir atbrauc vai trešdien vakarā vai ceturtdien no rīta. Tad tiek aizvadīti brīvie treniņi dienas vidū uz kādām 3-4 stundām. Tad ir visādas aktivitātes. Ir ceturtdien vakarā mums parāde. Brauksim parādē. Tepat no biķernieka trases. Piektdien ir brīvie treniņi, oficiālie treniņi un kvalifikācija. Un tad sestdien mums ir treniņi un galvenie fināli. Jā, bet sestdien īstenībā ir tāds mazliet vēlāks rīts, jo treniņi sākās 11:30. No rīta braucējiem ir sapulcs. Tātad nav tāds agrais rīts, kad tev jau ir jābrauc no 9 rītā. Tā kā pa lielam visgarākā diena ir piekdiena. Sestdiena ir tandēm treniņi, tandēmi, šovi, un vakarā mums ir ņemot vērā to, kad mums ir 10 gadu jubileja, mums ir lielais afterpartijas Coyote Fly. Jā. Bet uz to galveno dienu skatītāji jau var ierasties, skatītāji ieejas būs atvērts jau no 10:00, un tad reiķinamies, kad ap kaut kādiem 7:00 būs tad apbalvošana, varētu būt 7:30 kaut kur, jā.
Vai šogad cilvēki varēs tikt pie braucējiem uz padokiem, lai satiktos ar saviem elkiem un dabūtu savu autogrāfu? Vai būs īpašas biļetes? Mums vienmēr ir iespēja, tikai atsevišķi dalot pa laikiem un pa iespējām. Tad ir VIP sektors, kurš tiek vienmēr. Visu dienas garumā, bet tie ir papildus 500 cilvēki. Tas netraucē. Mūsu prioritāte šajā gadījumā ir arī sportisti, jo tajā brīdī, kad sportisti aizved treniņus, ja tev ir pilns padoks, 5000 skatītāju, tas ir nedroši, nērti un sportistiem tomēr tas ir svarīgi. Tāpēc mums ir PT sektori, tā skaitās padoku sektori, kuri var apmeklēt dalībnieku parku brīdī, piekdienā, kad sākas kvalifikācija, jo lielākā daļa sportistu ir augšā mežā, un sestdienā brīdī, kad mēs sākam top 32, jo hotpit ir augšā mežā, arī tajā brīdī viņi jau ir atvērti. Un tas mazliet arī normalizē to plūsmu, jo cilvēki gan grib skatīties, bet tāpat reizē, ja viņa braucējs ir tikko uzvarējis, viņi var iet arī iekšā. Bet A, D un X sektoram vakarā, kā mēs beidzam sacensības gan piekdienā, gan sestdienā, ir lieliski iespēja iet pie sportistiem. Viņi jau ir mierīgi, varbūt kāds dusmīgs, jo nav kvalificējies, bet un satikt sportistus, pabildēties, dabūt autogrāfu. Tālkam. Īsa atbilde. Iekšā varēs tikt, bet noteiktos laikos, jā. Tas ir savādāk nekā pieredze. Mēs cilvēkus laika nākuši uz driftu. Tāpēc arī jautāju. Aiziet otrā pusē, kaut kur skatās ekrānā, tagad atnāk pēkšņi sēciet, viss, paldies, aiziet tribīnā. Par ekrāniem īstenībā arī ir interesanti. Uzdodam viņam jautājumu, cik mums būs ekrāni. Jā, konkurss jautājums. Cik lieli Seši, ekrāni būs? Cik lieli ekrāni būs? 67. 67. Konkurss jautājums. Cik daudz būs lielie ekrāni? Jā, uz cik ekrāniem mēs uz vietas translēsim tiešraidi? Tas būtu tāds precīzāks jautājums, jā. Labi, tur jāraksta komentārā atbild, un jūs varēsiet izvēlēties vienu no laimīgiem, kurš būs pareizi uzminējis. Jā, noteikti. Cik uz Latvijas posmiem parasti ir ekrāni? Viens, kas ir tur start, nākot lejā no... Ir bijis arī 2, bet tas ir pārsvarā viens. atkarībā no konfigurācijas, jā. Bet, Ragans katlā ir 2. Tā tad jā. jā. Viens nevar pie redzēt, dalībniekiem, otrs pie skatītājiem. Jā. Es drīkst minēt? Pamēģini. Vienkārši šaut uz labu laimi 10. Nepareizi. Tas varbūt, ja iekļaus tie, kas stāv vēl braucējiem padokā, tad tur būs. Mēs jau izvītrojām tikai vienu atbildi jau. 3. Arī nepareizi. Tātad 3 un 10 nav. Tad nāksies noskaidrot no skatītājiem. Tas ir nākamais izaicinājums, tāpēc, ka tev ir jānosaka, lai visi sektori redz. Tev ir, protams, jāizvieto viņi tā, lai redz, un nākamais, lai viņi būtu drošā vietā. Gan sportistiem, gan pašiem ekrāniem. Biļets vēl ir? Biļets ir, bet biļetes ir palikušas tikai vienā sektorā. Tas ir PT2 sektors. Tas ir lielākais no padoka sektoriem, kas atrodas tieši pretī A tribīnei, tikai dalībnieku parka pusē. Tur biļetes vēl ir pieejamas, bet A tribīna tika izpārdota pirmā. PT Stars pazuda ļoti ātri, tas ir tieši pie FD Style sienas. X sektors, VIPs un D sektors ir izpārdoti. Tātad viens sektors ir palicis. Burtiski uz rokām skaitāmi. Krīt, es neieteiktu atstāt uz noslēdzošajām dienām. Ņemot vērā tagad, kad vēl Somijas posms beidzās, kad mums kaimiņu draugi bija uz piedestāla, ja, tad noteikti, ka tie cipari, kas ir no kaimiņu valstīm, noteikti, ka celsies. Tā vismaz tā praksa iepriekšējā rāda, kad nāk tuvāk tas posms, tie cilvēki, kuri bijuši iepriekšējā posmā uz piedestāla, ja tā ir blakus kaut kur netālu valsts, tad tie aktivizējās un pērk tās biļetes. Jā. Tā varētu būt, ja Igauns kāds vai... Mums bija gan Igauns, gan Lietuvietis piedestāli. Viņi izpildīja savu darbiņu. Nikolas atstāja piedestāli Rīgai, viņiem piestāv Rīgas piedestāls. Tā kā viss kārtībā. 2 gadus tu biji, vai ne? 2 reizes tu esi bijis driftmasterē uz piedestāli Rīgā. Jā. Bija 3. un 2, vai ne? Jā. Tad vēl viens. Vēl ir, kur augt. Es neuzdošu to jautājumu, kurš tad ir tas visstiprākais pretinieks, no kura būtu jāuzmanās, jo, kā mēs iepriekš runājām, visi ļoti bīstami, un jebkurš var būt tas bīstamais, tas to pretī stāv. Es tev pajautāšu tā, ka kādu laikapstākļu sagaidi labāk? To sauso, foršo vai slapjo? Jo mēs zinām to, ka tu zini trāsas gan labi no galvas.
Nu, es teikšu tā, man patīk īstenībā abi laikapstākļi. Slapjā laikā viss notiek bija šī lēnāk un reizēm var atļauties vairāk riskēt, jo ir laiks padomāt, ko darīs pēc tās riskēšanas. Bet sausā laikā atkal ir ļoti ātri pretinieki uzreiz, un tad tev ir tā kā galvenais uzdevums neatpalikt. Bet cerēsim jau uz to saulēno laiku, uz silto, foršo, stabilo laikapstākļu schēmu, lai būtu vienkāršāk braukt. Tieši šādi būs gribētu dzirdēt. Spēļoju ar to gribētu dzirdēt Elīnu un Jānis. Jā, noteikti. Silti forši. Jo tad nāk vēl problēmas savādāk. Nē, ar slabjo laiku pavisam noteikti nāk problēmas, jo tad ir avārijas, es teiktu, pa 60% vairāk nekā pa savas Kaut vai laiku, liekas, ka viņš saka, ka brauc lēnāk, bet avārijas ir vairāk. Mūsu uzreiz liekas, ka lēnāk viņi brauc. Tieši otrādāk, jā. Tā avārijas ir Vienkārši slīd. Slīd vairāk. Katrs grib no otra aizmukt un bišķīt pār sev labāk nobraukt, un tad parasti tas arī gadās laiku. Ir kāds mērījis, kā izmainās ātrums sausā un slapjā laikā? Loģiski, ka slapjā lēnāk, bet pa ciklumiem lēnāk vidēji. Daudz lēnāk? Jā, ja sausā laikā ieskrējiens ir kaut kādi 160 šeit biķerniekos, tad slapjā laikā ir labi, ja 110 varbūt kādam. Tā gribēju teikt, ap Sotaku mēs kaut kad arī vienreiz šito mērījām. Man liekas, bija tā ap Sotaku, un tad tu mēģini ķert to saķeri kaut kur. Kur slīd un kur neslīd. Mēs zinām, ka biķerniekos tas asfalts arī mainās. Viņš nav viena tipa. 5 dažādi asfalta segumi un pa sektoriem sadalīti. Viņi ir tā kā tie, kas nezin to, viņiem ir ļoti daudz interesantas lietas priekšā. Tev ir ļoti liela mājas priekšrocība sanāk. Vienā posmā, jā, es jau to liku lietā. Ir kāds no dalībniekiem, kas Rīgā būs pirmo reizi? Noteikti, kad ir kāds. Ejot ātri cauri, man baigi nekas prātā īsti nenāk. Ir ļoti daudzi dalībnieki, kas tagad brauc driftmasterā, kam Rīga ir bijusi pirmā reize. Pieņemsim Portugāls Diago, kurš nobrauca Somijā, tikko ļoti labi sacensības nokvalificējās visu. Viņš atbrauc uz Rīgu, tas bija viņa vispār pirmā pieredze driftmasterā. Man liekas, viņš ieraudzīja to trasu tur jau. Nasers arī, kad viņš teica, kad viņš ieraudzīs to trasu. Tā tad ir ļoti daudzi sportisti, kam tieši Rīga ir devusi to pirmo, iespēju braukt driftmasterā, jo mēs viņus vai nu kaut kā pazīstam, vai atrodam to opciju, ka viņi uzbrauc, un tad viņi ir turpinājuši braukt. Bet man liekas, ka šogad, nav. Nē, man liekas, varbūt tas bija šitas wildcard lists, bet tur bija kaut kādi pāris uzvārdi, ko es nezināju. Bet es neesmu iedziļinājies, bet... Visus jau nevar zināt, var kādu arī aizmirst. Nē, bija tāda uzvārda, ko tu nezināji, bet pašā, ja tu zini tos braucējus, mēs tomēr jau šis būs 10. gads, un tur jau viņus arī uz ielas ejot satiec. Arī pēc apāja numuru. Viņus atpazīst. Jā. Ir tā lieta, ka tā Rīgas trase, viņa ļoti populāra visur. Jebkurā pasaules nostūrī, kur tu esi, tu redzi, ka cilvēki brauc, teiksim, tajā pašā simulatorā šo trasi. Vai tu esi dzirdējis no braucēju viedokļiem no malas, kāpēc tā trasa ir tik pievilcīga braucējiem? Tā godīgi sakot, es pat nezinu. Laikam tāpēc, ka viņi ir tāda ļoti sarežģīta un bīstama. Tādā ziņā, ka vienkārši nav vietas, kur kļūdīties. Tā kā tu mazliet plašāk izbrauc pirmajā līkumā un tev gaida jau betona sienas. Tā kā tas varbūt vienkārši tāds labs izaicinājums braucējiem un tā kā kāpt pāri robežām. Un tandēm diezgan skatām, man liekas, šajā trasē, jo, jebkurā līkumā var piebraukt tuvu, ja tu esi pietiekami gatavs no sevis izspiest sulu. Es pieļauju domu, ka tas ir ļoti liels iemesls, kāpēc biķernieki ir tik atpazīstami trasi. Tu esi sagatavojis papildus bumperus sienai? Es tā kā naivi cerēju, ka Somijā mēs neko neizdarīsim mašīnai tādu, lai būtu jāmaina bumpers, un tad mums it kā 2 bija, bet tagad mēs esam palikuši ar 1, un tas pats jau tā kā ir, tūlīt jāliek virsū uz biķernieku gonku, un mums jau gaida sienas. Tas treniņiem tu brauks ar veco, ja? Es domāju, ka nē. Kristaps nepieļaus, ka mēs, kā viņš citē, ar šrotu mēs nebrauksim. Ļoti labi pieeja tam pasākumam. Jā, tā kā... Bet es teiktu, ka daudz bumpers neatstāja aizmugurēs. Biežāk visticamāk atstāja priekšējos. Mēs tā kā smējāmies komandas starpā, jā, tā kā, kad ir trases, kur nav sienas, tad priekšējā bumpers šķīst ārā, ja viņam tur pārbrauc pāri, ietriecies kādā vai, vēl kaut kas ar viņu notiek, bet kad ir sienas, tad ir aizmugurēja bumperi. Bet tieši Rīgā, kad ir notiek, īstenībā ir tā, ka tie bumperi visi jau vien kaut kādi karbonu kevlāri visiem ir, nav jau vairāk tur parasti kaut kādi stikla šķiedras, bet tie bumperi
tie priekšējie ir vairāk plīst nekā tie aizmugurēji. Bet kāpēc? Tāpēc, kad ir vienkārši pakaļ purns iesit iekšā, ja, vai kaut kāds avārijas, un tomēr jau visiem tās mašīnas turās kopā arī, ja tu tajā sienā ietriecies. Nu, varbūt tur atlūst kaut kāds viens gabals no savilcē vai no kaut kāda stiprinājuma atlūst, bet nav tā, kad mēs, pieņemsim, maršalu no trases vākt nost aizmugurējos bumperus. Tas tā nav nekāds street treniņš. Jā, viens pēc otra. Tā kā šis ir jubilejas apaļais 10. Posms Rīgā, tieši Rīgā Driftmasteros, kādi ir vēl wildcard no Latvijas? Nu, iepriekš jau minēju, jā, kad mums bija 4 wildcardi iedoti. Tāpēc mums arī bija tas saraksts ar 13 sportistiem. Mums bija grūti īstenībā iet cauri, jo tur bija dažādi cilvēki no Baltijas un viss. Tad, jā, mums wildcardos ir pievienojušies vēl 2 juniori. Tas ir Daniels Baumanis un Mārtiņš Imermanis, kuriem šī būs otrā reize Driftmasterā, jo viņiem arī pagājuši gadu bija wildcardi. Trešais wildcards mums ir Alvim Leckalniņam, kurš, es domāju, būs viens no mēdīju favorītiem, redzot viņu jauno mašīnu, jo viņa tiešām ir skaista, jā. Un 4. wildcardu mēs tomēr, kā es parasti saku, mēs neuzskatām, ka mēs esam tikai Latvija, jo mums tomēr ir kopistiskie čempionāti ar Igauniju un savā ziņā esam Baltija kā vienoti. Tad mēs viņu piešķīrām Sīm Oskar Hals, jo viņš ir pašlaik, es teikšu tā, viņš ir pašlaik vadošais Baltijas braucējs. Viņš ir arī uz esošo brīdi Baltijas čempionāta līderis. Viņš ir zirgā. Viņš ir zirgā, jā, viņš ir Livonijas čempionāta līderis un īstenībā mājā viņš uzvarēja FD stila konfigurāciju biķernieku. Viņš ne tikai, viņš uzvarēja arī Igaunijā un Lietuvā, jā, viņš man tā likās 3 lielākajās Baltijas gonkās. Un Somijā viņš uzvarēja tikko, kur viņš brauc kopā ar ļoti daudziem Driftmasters braucējiem. Somija tā bija, un viņš ir zirgā, jā, puika labi brauc, visi cieņi viņam. Jā. Tā kā īstenībā mums sanāk tā, jā, mums ir Alvis un 3 juniori, jo viņiem visiem ir 18 gadi, tā kā. Ja mēs tikko runājām ar Atvaru. Viņam patīk, ka tie jaunie brauc, bet besīgi, ka viņi izliek visu laiku. Esam dzirdējuši to, jā. Nē, mūsu gadījumā ir pa Imermanu un Baumani ir forši tas, kad viņi jau tos deguns ir apsildījuši pagājuši gadu, kad viņiem iespējams varbūt uz tā starta būs mazāk stress, ka viņi bišķīt ir norūdījušies pa to 1 gadu. Un iespējams, ka to mēs redzēsim. Bet mēs zinām, ka abi 2 var nobraukt to kvalifikācijas braucienu un abi 2 cerams, tiks iekšā top 3-2, vai arī Alvis, tad, protams, ka tas cīniņš ir liels. Bet mēs arī iepriekš runājām par to dalībnieku skaitu, kāpēc mums vairāk nav tur 50 vai pāri 50. Tāpēc, kad tā vispār no Driftmasters puses nāc tā doma tāda, ka nav jau jēgas tur, 60 braucējus savākt, un tie treniņi ir tik, cik viņi ir. Tas saistībā arī ar tiešraidēm un viss tā tālāk. Bet tas, kad aiz strīpes jau paliek nenormāli daudz. Saproties? Tur nav strītīgs. Un tur nav, jā, tur nav otru. Kaut gan par to arī tika kādreiz diskutēts, bet jā, kad vienkārši, ja ir daudz dalībnieku, tad arī tiem, kas brauc visu sezonu, viņiem tiek atņemts laiks priekš treniņiem, priekš piešaušanās, un līdz ar to tā, mazāk treniņi, tad mazāk kvalitatīvs pasākums var būt, jā, ar visu braucieniem. Tāpēc arī tas skaits tiks samazināts, un es zinu, kad vispār tika domāts vienu brīdi vispār paņemt tikai, pāris, kaut kāds 2-3 tikai. Jā, tas arī jums uzreiz sarežģīja visu servisu par kārtošanu, visu pārējo. Tagad jums ir cik plus mīnus 40 dalībnieki? Jā, 43 vispār, man liekas. 43, nedomājies, tevi 43 ar prasībām tur, kad katram fūra, katram kas, un tev tas varbūt vēl nav tas trakākais, bet tas, ka tāpatās 11 paliek aiz strīpes. Nē, bet ja tev pieteiktos 70 dalībnieka fūrā. Jā, tas, protams. Jā, un tad mums ir vēl tās atlikušās 3 wildcard, vēl viena ir lietuvietim, tas pats, ko es minēju pa Baltiju, tas ir Andrijus Vasiļauskas, kurš uz esošo brīdi es arī varu teikt, ja Sims ir zirgā, tad Andrijus īstenībā ir, viņš ir 5-kārtējais Lietuvas čempions. Tā kā mašīna viņam arī smuka, laba. Viņam Rīga arī sanāk nobraukt. Viņam sanāk Rīga, jā, viņš ir kāpjus piedestāliem. Mums ir vēl viens soms, kurš ir uzaicināts no Driftmasters puses. Somu fani mums ir vairākumā. Es ļoti ceru, ka būs Latvijas fani tribīnēs ar karogiem. Nikolas būs šo, ne? Vajag. Tas šausmīgi daudz ko dod, vajag. Bet Somi pārsit visus. Un noslēdzošā wildcard, kas īstenībā arī ir interesanti, jo
tur arī ir tas kopsaucējs ar Baltiju, ir pārstāvis no Portugāles, Romāna Kondracenka, kurš īstenībā 2 gadus atpakaļ bija Baltijas vicečempions. Ar to slaveno Mersīti. Ar to slaveno Mersīti, ar ko Nikolas sasniedz, man liekas, miljonus skatījumus tikko Instagramā, braucot tandēmā. Ar to GT stūrīt, ja? Nevis apaļ stūrīt, bet ar GT klasi. Viņam arī stūrīt iežās tikai šī tālu. Viņam maz īsais reduktoriņš, viņš vienkārši tā kā formulātu brauc, tikai bišķīt pagriez stūri, jā. Bet ja ir ērti. Bet viņš... arī labi. Es saku, viņš tad, kad brauc pie mums pilnu sezonu, viņš bija Baltijas vicečempions. Starp citu, būs labi iespēja. Mums pie maniem vēl ir kausiņi. Pie maniem darbā stāv kausi. Jo Spānijas sacensībās viņam bija jau viens wildcards, vairāk par 2 wildcardiem sezonā nedod. Spānijā viņš nobrauc ļoti labu kvalifikāciju, tātad viņš pierādīja sevi jau kā wildcards, un viņam bija tandēms kopā ar Nikolas. Ir kāds apvainojies, ka nav dabūjis wildcardu? Tas ir īstenībā grūti, tāpēc, ka es viņam citreiz saku, man ir tik grūti pateikt nē, jo, protams, ka tu gribi iedot, jo kas var īstenībā būt fantastiskāks, ka tev mājas trasē iedod iespēju uzbraukt ar pasaules zvaigznēm? Kur tev ir jāatbrauc tejien? Bet, ir jāsaprot tie apstākļi. Mēs esam daudzreiz runājuši arī par to, ka tas wildcards nemaksā maz. Sāksim ar to. Un tev ir jābūt pārliecinātam, mazliet, es negribu, lai Latvijas sportisti iztērē naudu, varbūt uzbrauc tos treniņus un nevar nokvalificēties, jo, kā Nikolas teica, viņš palika 3-2 Somijā. Bet ir. Varbūt tā ir sāpe, nevis apvainojušies. Bet otra lieta jau ir arī jāskatās, vai tas braucējs spēs konkurēt, vai viņš spēs izbraukt to trasi, cik viņš stabils ir bijis, vai visā sezonas sākumā un līdz tam vidum aizbrauc. Tas arī ir no svara. Mēs, protams, varam dot pa labi, pa kreisi izdomāt, kur, nezinu, tos vajag, bet vai viņš spēs sev parādīt. Vai viņš spēs pat treniņu līdz galam nobraukt. Tas jau arī ir. Tā kā kuram katram jau arī nevar dot. Tas ir, mēs, protams, jau sezonas sākumā skatāmies to braucēju stabilitāti, un ja viņš ir aug uz augšu, tad, protams, kad viņam ir lielāks iespējas dabūt to wildcard, nevis pieņemsim jebkuram, Latvijas, Baltijas čempionāta dalībniekam. Ja. Arī mašīnas konkrēti spēja pret tām lielajiem džekiem, kas ir un tā tālāk. Ok. Par biļetēm. Par biļetēm, ja mums ir iepriekšējos gadus bijuši no visa kopējā skaita 10 līdz 15% latvieši, tad, es domāju, ka šogad mums ir lielākas iespējas dabūt vietējos atbalstītājus priekš mūsu braucējiem. Mēs ceram sagaidīt arī atlikušajā PT2 tribīnē latviešu karogus un latviešu fans, jo mums ir 4 braucēji, tā kā, un viens no viņiem sēž šeit un brauc pilnu sezonu. Un brauc labi, un es domāju, ka mums vajadzētu latviešu atbalsts vairāk. Noteikti. Ieliksim linku iekšā aprakstā. Ja vēl biļetes būs, tad viņas galvenais tiešām neatstāt uz to noslēdzošo nedēļu, jo ir bijis, mēs 2 gadus atpakaļ bijām sold out. Un es vienmēr visiem saku, mēs tiešām esam no tiem organizatoriem, kas pārdod tik vietas, cik mums ir, un mēs vairāk nepārdosim. Jo mūsu prioritāte ir, lai katram tiešām tā sēdvieta arī ir. Tāpēc, ja biļetes... Stāvies? Bet pieņemsim latviešu līdzekļi arī droši var braukt ar savām mašīnām. Mums ir lielā biķernieka stāvvieta, kur varēs nopirkot mašīnas, un tieši latviešiem pa lielam ārzemnieku jau vienmēr visi brauc ar lidmašīnām, tā tālāk. Autobusiem, prāmiem. Un tā kā var arī braukt ar sabiedrisko, vai arī braukt ar saviem transporta līdzekļiem. Nebūs jāuztraucās, kur atstāt, tā kā lielā stāvvieta ir. Tur var noteikti atstāt vairāk kā, pie 500, 600, 700 un mašīnām. Biļetes darbojās 2 dienas. Tātad pa lielam, tev ir tā opcija, ka tu nopērci to vienu ieejas biļeti, tev ir viena aprots 2 dienām, aprots mēs neņemam, bet to ar viņu var būt visu piekdienu no 9 rītā līdz 9 vakarā un visu sestdienu. Tā kā tas nav viens dienas pasākums, tas nav 3 stundu pasākums, īstenībā tas iegūms ir ļoti liels. Bet pārējie tie, kas netiek uz pasākumu, tad ceturtdienas vakarā mēs braucam parāds braucienu no biķerniekiem uz Tirdzniecības centru Sāga. Liels laukums, būs ballīti, varēs satikt sportistus, varēs satikt Nikolasu, nobildēties, parakstīties, visi, un ieeja bez maksas būs DJs, un tad
ceturtdienas vakarā var arī tur tikties. Un tev, principā, pārakstus vienkāršāk būtu dabūt ceturtdienas vakarā. Nu, tie, kas ir tie, kas gribēs pārakst, jo padokā tur tie laiki būs ierobežoti. Un... Es teiktu, ka jā. Bet, arī nobildēties, jā. Būs ar visām sporta mašīnām, tā kā būs arī tajā ceturtdienā, ko darīt cilvēkiem. Tiekamies Driftmasteros. Tiekamies Driftmasteros. 10 gadu jubilē. 10 gadu jubilē, tieši tā, jā. Tu zini savu uzdevumu. Jā, viss skaidrs, mēģināsim izpildīt. Un tie, kas netiek, diemžēl, ja biļetes būs izpārdotas un netiks uz vietas skatīties, tad mēs zinām, ka Red Bull TV ir iespēja bez maksas skatīties visus Driftmaster tiešraides. Un esam laipni gaidināti arī tur, ja gadījumā. Jā, droši varam doties uz 13 bāru, kur ir 8 ekrāni, kuri translēs abas 2 dienas no rīta līdz vakaram arī Driftmaster tiešraidi. Šitā jau reāli slēptā, pat ne slēptā, atklātā. Šautauts kroģerim. Jā.